Labdien, visi klātesošie! Prieks redzēt arī pazīstamus vārdus, uzvārdus. Un, jā, šodien tad jums pastāstīšu par ārsta birojā funkcionalitāti mani pacienti. Padalīšos ar jums ar ekrānu. Paldies! Ārsta birojas tātad ir ar šo funkcionalitāti, kas ir ļoti ērta un piemērota tieši ārstiem. Sadaļa mani pacienti ir pieejama zem sadaļas pacienti, vai arī, ja ir iznests jau ērtākai lietošanai ar labo peles taustiņu, tad arī kreisajā izvēles sadaļā ar nosaukumu mani pacienti. Šajā sadaļā tātad var redzēt ārsts visus pacientus, kas attiecās uz viņu. Kreisajā sānā ir ambulatorās pieņemšanas pacienti, augšpusītē ir filtri, mēs redzam, ka šeit ir tieši aktuālie uz šodienu. Labajā sāniņā augšpusē tātad ir stacionārie pacienti, kur ārsts ir šiem pacientiem kā ārstējošais ārsts, jebkurā no nodaļām. Un apakšpusētē ir redzami uzņemšanas pacienti, kur arī šis ārsts konkrētais ir norādīts kā uzņemšanas ārsts šiem pacientiem. Pie ambulatorijiem šobrīd jūs redzat, ka arī ārstam ir pieņemšanas vizīte. Šī te sarunas ikoniņa parādās pie tā pacienta, kurš šobrīd ir tā kā nepieciešams, kuru apkalpot, kuram ir atbilstošais laiks viņa vizītei. Lai darbotos ar kādu no pacientiem, ar dubulto klikšķīti mēs varam vērt vaļā šī pacienta kopskatu ar viņa dokumentiem. Ko mēs varam darīt ar šādiem pacientiem? Iespējas ir vairākas. Galvenā iespēja ir tātad veidot viņam visādus dokumentus, gan iekšējos iestādes, gan iekšējos nosūtījumus, gan dažādus izrakstus, gan arī darboties ar pašiem pierakstiem, pieņemsim, ja nepieciešams pacientu pierakstīt uz atkārtotu vizīti, tad arī to ir iespējams veikt no šī te paša viena kopējā lodziņa. Kreisajā sānā ir pieejami filtri šiem te mūsu dokumentiem ārsta biroja. Un, ja ārsts kādu, teiksim, uzskata, ka viņam nav nepieciešams ikdienas darbā redzēt, tad viņš viņu var izņemt ārā un turpmāk arī sistēma atcerēsies ārsta birojas un vairs šos dokumentus nerādīs, kamēr vai nu nebūs nospiests attīrīt filtrus, kurš atkal ieliks apakaļ visus šos dokumentus, satura tipus, vai nu arī ar roku ieliks atzīmēs to kādu, kurš ir nepieciešams. Augšējā sadaļā mēs redzam informāciju par pacientu. Šeit ir pats pacients. Nospiežot uz viņu mums atverās arī pati pacienta kartiņa, kurā varbūt arī jums ir kāda informācija pieejama, nepieciešamā. Šis lodziņš, es domāju, ka jums daudziem jau ir redzēts un zinat, un par šo es neko daudz nestāstīšu. Tātad, ja šeit mums būtu nepieciešams staigāt pa vairākiem lodziņiem, e-veselības dokumenti, nosūtījumi, tad šis ir tas lodziņš, kuru visas šīs sadaļas ir iespējams definēt vienā vietā, un ārsts var ērti darboties vienā vietā. Šeit ir iespēja arī jau ģenerēt ambulatoro talonu, tātad izvēloties mums jau uzrādās ambulatoras talons, visi iestatījumi saglabājas tāpatās, kā jums darbojoties, teiksim, no kalendāra skata iespējams, tad tikai pievieno nepieciešamo informāciju, teiksim, diagnozi pievienosim, lai mēs varētu veidot talonu un varam talonu taisīt ciet. Ja talons kaut kādā brīdī ir nepieciešams vēlreiz, tad jūs droši varat atkal uzspiest uz sadaļas taloni un atkal šis taloniņš būs vaļā, un jūs varēsiet papildināt vai mainīt to, kas ir nepieciešams. Ja pacientu ir nepieciešams pierakstīt pie ārstam uz atkārtotu vizīti vai kādu citu vizīti, tad ir iespējas spiest šo te plusiņš pieraksts, un šeit būs redzamas 25 tuvākās brīvās vietas pie ārsta. Tātad sākot ar, un automātiski šeit mums ir šodienas datums. Ja jūs ziniet, ka viņiem būtu, teiksim, pēc mēneša varbūt nepieciešams atkārtota vizīte, tad ir iespēja arī izvēlēties jau kādu citu konkrētu datumu.
un meklēt, un tad jau jūs varēsiet redzēt šos te brīvos pieejamos laikus ārstam jau sākot ar to periodu, kas būs norādīts. Tieši tāpatās ar darba laika veidu varbūt ir jūsu iestādē šie pieraksti principi, ka jūs varbūt šim pacientam nepieciešams meklēt kādu konkrētu pieraksta veidu. Ja ir izvēlēts konkrēts laiks, tad ar dubulto klikšķīti šo izvēloties arī tiek atvērts jau kalendāra pieraksts, kurā visa informācija sākotnējā jau ir aizpildīta. Ja nepieciešams, varat atzīmēt kādu atzīmīti un tādā veidā viņu jau pierakstīt uz nākotnes vizīti. Ja ir nepieciešams šajā pierakstā kaut ko veidot savādāk, tad arī jūs varat nospiest uz pierakstu, un šeit jūs redzat šodienas pieraksta vizīti. Iespējams, ka aprakstā ir kāda informācija, varbūt, kas jums vēl papildus nepieciešama. Noteikti atzīmējam, ka viņš ir ieradies, to mēs arī pēc tam redzēsim kopējā skatā, arī pie maniem pacientiem. Un, kad darbs ir pabeigts, tad arī to jūs varat droši vērt ciet. Dokumenti. Tātad pati interesantākā un veiksmīgākā lieta, ko var vienā vietā darīt, ir sadaļa dokumenti. Tātad spiežot plusiņu, ir iespēja definēt daudz un dažādus dokumentus, ko veidot šim konkrētajam pacientam. Šeit ir gan e-veselības dokumenti, gan jūsu iekšēji veidotie, kā mēs saucam par DAM dokumentiem, gan arī iespēja ir veidot, teiksim, nosūtījumus, kas ir jūsu iekšējie, jums iestādē ir izmeklējumu kabineti, kā arī ir iespēja veidot arī Word failus, bet, zinot to, ka šos dokumentus pa lielam arī ir iespēja jau konfigurēt un aizpildīt mūsu šajā te DAM konstruktorā, tad iespēja ir, bet mēs rekomendējam arī plašāk izmantot mūsu DAM moduli. Uztaisīšu dokumentu. Tātad šis būs mūsu DAM dokuments, strukturētais. Un šajā konkrētajā dokumentā viņš ir paredzēts tā kā vizītes apkopojumam. Šeit ir iespēja tātad norādīt kaut kādu informāciju par pacientu, kaut kādu vēl informāciju norādīt, un ir iespēja arī tātad šim te kopsavilkumam jau arī piesaistīt citus dokumentus. Teiksim, mēs šajā vizītē viņam izveidosim recepti, liksim klāt pie šī te dokumenta, un pēc tam redzēsim arī, kā kopskatā tas izskatīsies. Tātad izrakstīsim, ka viņam nepieciešams ir kāds medikaments, un ka viņu, teiksim, mēs nosūtīsim uz kādu konsultāciju pie kāda cita speciālista. Tātad, jā, mums ir dokuments, recepte. Informēju, ka pacienta dati šeit pie mums testa vidē nav reāli. Šie pacienti un ārsti ir ar ģenerētiem vārdiem, uzvārdiem un personas kodiem. Šie nav reāli pacientu dati. Tāpēc arī mums šī konkrētā demonstrācijas vide arī nav saslēgta ar e-veselību. Mēs nevarēsim aizsūtīt un redzēt statusu, kāds ir e-veselībā šim dokumentam. Tātad šajā gadījumā es vienkārši izvēlēšos kādu parastās receptītes šabloniņu, ko es ceru, ka arī jūsu ārsti izmanto, lai biežāk izmantotās medikamentus nav jāraksta katreiz roku. Viņus var tātad izveidot sagatavītas un lietot jau aizpildītu formiņu jau. Ja nepieciešams, protams, papildinam un ar apstiprināšanu jūs standarta situācijā norādītu pilsonību. Saglabāsim šajā reizē. Jā, no e-veselības sistēmā ir nepieciešama pacienta pilsonība. Šajā gadījumā mēs izveidojam šo dokumentu un varam ciet. Vēl mēs tātad viņam pievienosim arī nosūtījumu pie cita speciālista. Veidosim arī jau e-veselības formiņu.
atvainojos, šeit ir izņemta. Diemžēl šī te. Labi, uztaisīsim vizītes pārskatu tīri, lai jūs redzat vairāk šo te principu, ka ir dažādas dokumentus, ir iespēja pievienot pie viena konkrēta dokumenta. Tad atverās ambulatorās vizītes pārskats. Tādos dokumentos, kas attiecās uz e-veselību, mēs arī cenšamies nodrošināt ne tikai datu validāciju, kas ir obligātie lauki, bet arī atzīmēt ar zvaigznīti, lai pirms saglabāšanas jau ir iespēja redzēt, kuri lauki ir obligāti aizpildāmie. Tātad sniegtie pakalpojumi. Šobrīd gan šis klasifikators no e-veselības puses vēl nav iedots pilnīgs, tāpēc iespējams, ka neredzat varbūt visus šos te pakalpojumus, kas iestādē tiek sniegti. Pievienosim arī rekomendāciju. Teiksim, tālāk ārstniecībai. Rekomendācijām. Un arī šo dokumentu tad ieglabāsim pie šī paša kopējā pārskata. Kā redzam, mums tātad ir jau pie šīs vizītes izveidoti 2 saistītie dokumenti. Apstiprināsim arī šo dokumentu un vērsim ciet. Nu, lūk, un attiecīgi šajā te jau pacienta kopskatā, pie pacienta dokumentiem, mēs redzam visus viņa vēsturiskos veidotos dokumentus. Šeit jums būs redzami ne tikai tie, kurus jūs esat veidojuši, bet kas ir veidoti visā jūsu iestādē. Tātad, ja pacients gadījumā ir bijis vizītē pie kāda no citiem jūsu kolēģiem, tad arī šos dokumentus jūs varēsiet redzēt, atvērt un apskatīties. Ir dokumenti, kuriem, kā jūs redzat, uzreiz arī ir vairāk detalizētāka informācija. Tas nozīmē, ka šo recepti, lai redzētu, cik kolēģis ir izrakstījis, nav obligāti jāver viņš vaļā. Jūs jau varat redzēt kādu medikamentu un cik sen viņš to ir izrakstījis. Šādā veidā, jā, tā tad arī ir iespēja izgūt dokumentus no ārējām sistēmām. Ir šāda te podziņa šeit kreisajā apakšējā sāniņā, tātad ielādēt dokumentus no ārējām sistēmām. Ja mūsu iekšējiem dokumentiem šeit sāniņā ir zila krāsiņa, tad šiem dokumentiem, kas tiks ielādēti no ārējām sistēmām, būs tāda oranžīgi brūnīga tā krāsiņa. Tā jūs arī varēsiet atšķirt, un tur uzrādīsies kāda iestāde, kādu dokumentu ir pievienojusi pacientam e-veselības sistēmā. Detalizēta informācija tur neuzrādīsies, un to dokumentu būs nepieciešams atvērt, lai jūs varētu apskatīties, par ko tad kādos gadījumos un kas tajā dokumentā ir norādīts. Šeit, diemžēl, jā, kā es minēju, mums testa vide nav saslēgta, šī demonstrācijas vide ar e-veselības testa vides portālu, tāpēc arī šos datus mēs neizgūsim šoreiz, bet jūs, ja savā iestādē šo funkciju skatīsieties, tad jūs arī redzēsiet šo te iespēju. Šis, teiksim, būtu tad ambulatorijā gadījumā, un tā kā es atzīmēju kalendāra pierakstā, ka pacients ir ieradies, tad arī šeit jūs varat redzēt, ka ir šī te atzīmīte, ka pacients ir ieradies. Tādā veidā jūs arī redzat jau kopskatu, teiksim, ja kāds pacients kavēsies, tad nāks nākošais, un tad tam būs atzīmēta arī šī te atzīme, ka viņš ir ieradies, un kāds, kurš nebūs vēl ieradies, tad jūs to arī vizuāli uzreiz pamanām varēsiet redzēt. Tiklīdz kā būs pienācis kalendāra laiks 14:20, es tā kā gaidu, šobrīd ir 19 minūtes, tā šī te sarunas ikoniņa pāries uz nākošo, lai, teiksim, ja kā manā gadījumā šeit piemērā ir vairāk pacienti, lai vizuāli uzreiz ir uztverams, kurš pacients, teiksim, pēc pulksteņa laika, kura pieņemšanas laiks tā kā sāktos. Lejā pašā
labajā stūrītī, vai jūs redzat, saraksts tiks atjaunots un ir iespēja arī tā kā atjaunošanas podziņu nospiest. Tātad viņš atjaunosies ik pēc minūtes. Lūk, tātad mēs redzam, ir pienākuši 14:20 un sarunas ikoniņa ir pārgājusi pie nākošā pacienta, tāpēc, ka ir iestājies kalendāra laiks tagad šim pacientam. Tas ir vizuāls, lai jūs būtu vērtāk pārskatīt. Stacionāra pacientiem situācija ir ļoti līdzīga, arī ir tātad kreisajā pusītē dokumenta veidi kādi, ja jums gadījumā kāds būs kaut kāda iemesla dēļ izķeksēts, tad jūs redzēsiet tikai tos dokumentus, kas attieksies uz tiem dokumentu satura tipiem. Šeit mēs redzam jau vēsturiski izrakstīto šim pacientam kādus dokumentus. Augšējā sadaļā vienīga atšķirība, kas ir, ka šeit sāniņā mums ir nevis talons ar pierakstu, bet mums ir stacionārā karte. Tātad arī uz tās uzklikšķinot tiek atvērta stacionārā karte, un, ja ir nepieciešams, tad arī šeit ir iespēja darboties un pievienot vai rediģēt kādu informāciju. Arī šeit jums ir iespēja pacientam veidot pierakstu pie sevis, tieši pēc tādas pašas analoģijas, kā tas notiek arī ar ambulatoriem pacientiem. Tātad, ja pacients varbūt izrakstās, viņam nepieciešams, uz kaut kādu konsultāciju, pārsiešanu vai kā pie jums ierasties, tad arī jūs varat viņam izveidot jau pierakstu. Un dokumentu izvēle un darbība notiek identiski arī, kad ir pieejami šie dokumenti. Ja pacients izrakstās, tad viņam došana arī kādu recepti iespējams, ka ir nepieciešams veidot. Tāpatās arī e-veselības izraksts epikrīze arī no šīs sadaļas tiks veidoti visdrīzāk. Un, protams, arī atkarībā no jūsu iestādes, kā tiek nodefinēti, kā arī citi dokumenti. Paņemsim šeit izraksts epikrīze. Atvērsies mums dokuments, kurš arī ir jau nodefinēts ar obligātajiem laukiem, lai tos laukus varētu aizpildīt jau sākotnēji, nespiežot pogu saglabāt, kas arī informē lietotāju par obligātajiem laukiem. Tad šeit izvēlēsimies stacionāro karti. Ielasās mums informācija no stacionārās kartes. Šajā gadījumā man pacients nav izrakstīts, tāpēc izrakstīšanās kustība vēl nav, bet tad mēs pievienojam vilkums. Jā, lielie burti ieslēdzās. Šeit mums ir iespēja arī pievienot izmeklējumu rezultātus, ja tie ir veikti ārsta birojā. Paņemsim meklēt. Jā, mēs redzam, ka ir rentgena izmeklējums bijis. Mēs varam atzīmēt un ievietot dokumentā izvēlētos slēdzienus. Tātad arī šis slēdziens tiks sūtīts uz e-veselību, un arī, ja ir analīžu rezultāti, tad arī tos ir iespējams ielādēt. Citas iespējas mums šeit pagaidām nav, bet es gribēju vēl parādīt vienu lietiņu, kas arī mums ir šajos DAM dokumentos salīdzinoši jauna, iespējams, ka varbūt nav redzēta. Tātad laukos, kuros ir jāraksta informācija ar roku, ir iespēja automātiskā runas atpazīšana. Tātad, ja jums būtu pieslēgta šī iespēja, tad ārsts var nevis rakstīt ar roku, bet ārsts var ierunāt, un šis teksts ielasās jau automātiski šajā laukā. Tātad, protams, pēc tam ir jāpārskata teksts, jo, redzam kaut kādu atkarībā no dikcijas un runas veida kaut kādus vārdus saprot, un kaut kādiem var kaut ko nedaudz arī tā, ka teksts ir jāpārlasa, un ļoti skaisti var tātad izmantot arī šo iespēju ar runas atpazīšanu. Jā, un sūtot projām, tad arī viņš uzrādās kopējā dokumentu sarakstā, un, ja nepieciešams, var veidot arī vairākus dokumentus. Šeit arī skaisti pārskatāmi varam redzēt tātad jau krāsainas ikoniņas. Šis ir iekšējais, tātad vai dokuments ir gatavs, vai viņš ir tikai izveidots, nepabeigts,
Tātad šis ir tikai noformēts, tātad ir jau krāsaini šīs ikoniņas. Šīs te otras ikoniņas, tās attiecās, ka, ja tas dokuments ir uz āru sūtāms, tātad, ja tas būtu uz e-veselību, mūsu gadījumā tātad viņiem šeit neuzrādīsies, viņiem rādīsies kļūdiņa, ja, ka tur mums nav nokonfigurēts, bet ņemot vērā, ka šeit ir nereāli dati pacienta, tad arī nav īsti dati, tad arī mēs šos datus nesūtam uz e-veselību. Jā. Un tieši pēc šādas pašas analoģijas arī mēs varam skatīties un darboties arī ar uzņemšanas pacientiem, kur arī ir iespēja redzēt jau citus dokumentus, kas šim pacientam ir veidot jūsu iestādē neatkarīgi ambulatori stacionāri. Varam lādēt ārējos dokumentus, varbūt, ja viņš ir bijis pie ģimenes ārsts un tas ir izrakstījis kādus medikamentus, vai varbūt viņš nesen ir bijis ārstējies kādā citā iestādē, tad tur droši vien to pašu izrakstu un epikrīzi varbūt viņš nav paņēmis uz roku sev līdzi, tad arī šeit mēs varam viņus ērti izgūt. Tieši tāpatās arī varam veidot pierakstu, tieši tāpatās arī varam veidot dažādus dokumentus. Šeit tātad attiecīgi viņam uzrādās nevis talons vai stacionārā karte, bet viņa uzņemšanas ieraksts. Šajā gadījumā viņš man te viņu negrib vērt vaļā. Viņš atvērtu mums, ka man šitai laikam bija. Jā, nav viedoklis, kāpēc viņš tagad man negrib vērt vaļā. Bet, jā, tātad atvērtos uzņemšanas formiņa, kur arī, tad, teiksim, ja tur kaut kas nepieciešams veidot vai papildināt informāciju, tad arī tas ir iespējams. Tātad, lai šo funkciju izmantotu, ārsti, šī ir bezmaksas, laipni lūdzam izmantot. Lai nodefinētu dokumentus un redzamās šīs sadaļas, varbūt ārstam ir tikai ambulatorās pieņemšanas, tad šīs blakus sadaļas par stacionāru un uzņemšanu nebūs aktuālas. To visu var definēt tiesību sadaļā. Ja jums ir jūsu administratori, kas var palīdzēt, tad droši varat tiem vaicāt, vai arī laipni aicināt arī ar mums sazināties un palīdzēsim arī tad izstāstīsim un parādīsim. Tas tad šoreiz būs no manas puses viss. Paldies par uzmanību. Ja ir kādi jautājumi? Liels paldies, Signei. Jā, droši uzdodiet savus jautājumus chatiņā vai arī droši slēdziet iekšā mikrofonus un prasiet, ja kas. Mazliet gan piebildīšu pie šīs bezmaksas funkcionalitātes. Jā, tā ir bezmaksas funkcionalitāte lietošanai jebkurai iestādei. Vienīgais, kas tiek definēts individuāli, arī ir šī ieviešana, kas ir apmēram no pusstundas līdz apmēram 3 stundām. Tā ir vienreizēja ieviešanas maksa, lai pieslēgtu šo funkcionalitāti konkrētajai iestādei. Tā kā tās būs vienīgās izmaksas uz šo funkcionalitāti. Vai ir vēl kādi jautājumi? Chatiņā šobrīd neredzu nevienu jautājumu. Varbūt, ka kāds mutiski vēlās. Labi, izskatās, ka laikam visiem viss ir skaidrs. Vēlreiz paldies Signei, kā jau minēju, saruna tika ierakstīta un līdz ar to arī ieraksts tiks izsūtīts gan jums, kas ir piedalījušies, gan arī tiem, kas Ināra, lūdzu, ir pacelt rociņa. Labdien, es te daļēji sākumu ļoti labi dzirdēju, beigas man bija telefons zvans, bet man ir tāds precizējuša informācija, kamēr jūs stāstījāt, es pie sevīm to mani pacienti neatradu. Man ir jāsazvanās ar AB biroja kontaktpersonu vai kaut kas tur ir vēl savādāks, kas pietrūkst? Ja jums nav savs iekšējais atbalsts, kas jums konfigurē ārsti biroju, es diemžēl nezināšu, no kuras iestādes jūs esat, tad jā, jūs droši varat zvanīt uz mūsu atbalsta tālruni vai arī rakstīt e-pastiņā un palūgt, ka jūs vēlaties šo funkcionalitāti izmantot. Ok, labi, tad es sazināšos, noprecizēšu. Paldies! Jā, jau vēl papildināt, kā jau teicu arī, kad šī ieviešana ir atsevišķa un tas nenāk tā kā vienā lielā blokā. Tas ir pēc izvēles, vai iestāde vēlas vai nevēlas šādu funkcionalitāti pieslēgt. Jā, tad, ja vairāk jautājumu nav, tad teikšu jums visiem lielu paldies par dalību.
Tā kā ceru, ka visi izmantosiet šo burvīgo iespēju, jo tiešām, kā jau Signe rādīja, šis ir ērtāks veids, kā izmantot ārsta biroja desktop versiju. Un turpinājums tikai sekos, gribētos teikt tā. Tā kā paldies jums liels, lai jums veiksmīga diena visiem un uz tikšanos nākamajā reizē.